Sveicināti Zviedru Māja LV aplikācijas demonstrācijas video. Mani sauc Roberts, esmu Kiln Baltika vadītājs un īsi mēģināšu iepazīstināt ar mūsu radīto sistēmu. Tātad šī sistēma ir radīta ar mērķi, lai jums būtu pilna kontrole pār jūsu mājas būvniecības procesiem, sākot no projektēšanas līdz pilnībai pabeigtai būvē. Šeit sākumā mēs redzam, šeit mums ir iestatījumi, tur jūs varat nomainīt savu paroli vai lietotāju datus. Un kas galvenais, šeit mums ir šis te jūsu projekts. Mēs redzam, ka ir pievienot 4 dokumenti, ir 5 ziņojumi, ir 1 uzdevums un ir iekļauti 10 būvniecības posmi. Atvērsim šo te vaļā. Ko mēs redzam sākumā? Mēs redzam projekta komandu. Šeit ir visi iesaistītie dalībnieki, kuriem ir piekļuvi šim projektam. Arhitektam, būvniekam, inženieriem un tā tālāk. Paziņojumi par projekta izmaiņām vai jaunumiem. Pašā augšā mēs redzam budžeta plānotāju. Budžeta plānotājs sastāv no plānotā budžeta, kas veidojas no saņemtajiem piedāvājumiem sistēmā, un faktiskās izmaksas, kas veidojas no saņemtajiem rēķiniem. Un šeit mums ir galvenās projekta sadaļas. Tātad būvniecības grafiks ar visiem iekļautajiem būvniecības procesiem, sākot no minimālā būvprojekta, pilnā būvprojekta izstrādes, projekta izmaiņas, ja tādas ir, šajā gadījumā nav iekļautas, pamat izbūve, sienu ražošana un tā tālāk. Katram no šiem posmiem var tikt piešķirts laiks, kad to ir paredzēts veikt. Var tikt pievienoti dokumenti un varbūt varat redzēt arī komentārus vai saziņu, kas ir attiecināti tieši uz šo te posmu. Pie dokumentiem mēs redzam visus projektam pievienotus dokumentus. Gan būvniecības dokumentus, gan cenu piedāvājumus, gan rēķinus, kā arī līgumus. Ja esat saņēmuši rēķinu vai piedāvājumu, jūs to varat apstiprināt vai noraidīt. Šeit jūs varat veikt un komentēt šo te dokumentu, uzdot jautājumus. Jūs viņu varat šeit arī aplūkot, saglabāt. Nākamā sadaļa ir 3D modeļi. Pie 3D modeļiem jūs redzēsiet sava projekta 3D modeli, varēsiet to pagrozīt, papētīt, kā arī var tikt pielienot dažādas stadijas šie 3D modeļi un varēsiet tos salīdzināt. Pie ziņojumiem, un šī ir iespējams viena no svarīgākajām šīs programmas sadaļām, šeit ir pilnīga saziņu sistēma starp visiem iesaistītiem dalībniekiem. Tad šo redz pilnībā visi, gan arhitekts, gan inženieri, gan visi, kuriem ir piekļuvi šim projektam. Un mēs redzam ne tikai saziņu, kas ir saraksta šeit, bet mēs redzam arī komentārus, kas ir bijuši pie dokumentiem, vai pie uzdevumiem, vai pie posma. Un attiecīgi, ja šeit ir bijis jautājums, mēs redzam, ka viņš ir attiecināts uz sienu izgatavošanu un uz šo dokumentu. Ja jūs veicat un vēlaties uzdot un veikt ierakstu šeit, lūgums jums izvēlēties kādu no atbilstošajiem šīm te projekta sadaļām, uz ko tas attiecinās, piemēram, uz pamatu izgatavošanu un uzdot savu jautājumu. Augšā mums ir pieejams filtrs, mēs varam filtrēt gan par dokumentu, par kuru bijusi saraksta, gan par posmu, gan arī izvēlēties kādu no dalībniekiem, kurš šeit ir komentējis. Tiešraide. Ja jūsu objektā būs uzstādīta novērošanas kamera, šeit būs redzama tiešraistes video uzdevumi. Jebkura no dokumentiem vai ziņojuma vai kādu no projektiem var projekta vadītājs izveidot darba uzdevumu. Šajā gadījumā ir izveidots darba uzdevums sakarā ar šo te klienta ziņojumu veikt tāmes pārstrādi. Un arī šim jūs varēsiet sekot līdzi. Šī ir galvenā sadaļa, kā arī te augšā ir pieejams kalendārs, kuru varat redzēt visus šos te procesus, kad viņus ir paredzēts veikt. Papildus rīki šajā aplikācijā ir budžeta plānotājs,
Šeit jūs varat plānot savu budžetu, savas mājas kopējās izmaksas. Šeit būs pirmā sadaļa, ko jūs nevarat mainīt, ir saņemtie piedāvājumi no sistēmas, kā arī saņemtie rēķini no sistēmas. Bet tas, ko jūs varat mainīt, ir likt papildus jūsu kaut kādus izdevumus plānotos un faktiskos. Kā arī izvēlēties, jo jūs viņus gribat iekļaut vai nevēlaties iekļaut. Un tādā veidā apsīties, cik jūs kopējais māja varētu izmaksāt. Nākotnē būs paredzēta arī iespēja saņemt piedāvājumu no kaut kādiem materiālu tirgotājiem, piemēram, par logiem, kopnēm vai citiem, materiāliem. Kontaktu katalogā atradīsiet kontaktus, un šeit ir iespējams rezervēt konsultāciju pie mums klātnē. Šī aplikācija šobrīd ir pilnīgi jauna, tikko izstrādāta. Jūs esat viena no pirmajiem lietotājiem, kuriem ir iespēja viņu izmantot un sekot līdz savām projektu gaitām. Tāpēc, ja procesā kaut kas nestrādā vai ir kādi ieteikumi, droši rakstat uz support@zviedrumāja.lv, lai mēs šīs problēmas varētu ātri novērst. Ceru, ka šis būs noderīgs rīks jūsu mājas būvniecības procesam un novēlu, lai jūsu mājas būvniecības process norit ātri, raiti un bez kļūdām.